Labi. Es tev pazīstu vairākus gadus, un tu nereti ieminēsi un runā par jēgpilnu dzīvi. Kā tu definē, kas ir jēgpilna dzīve? Tas ir iekšējā konsultācija visu laiku savām sajūtām, vai šis joprojām ir jēgpilns priekš manis. Brainam Treisiem bija baigi labais algoritms, kas man vienmēr paticis. Ir jebkurā situācijā, to es izmantoju jau kaut kādus 12 gadus, kopš es dzirdēju to pirmoreiz. Jebkurā situācijā mēs varam mainīt situāciju, pieņemt viņu vai iet no viņas projām. Un tad es parasti jautāju sev, vai es esmu joprojām situācijā, kurā es vēl gribu palikt. Un tad man tā jēga tajā ir. Ja es tur nesaskatu savu kaut kādu pienesumu, savu kaut kādu jēgu, to vērtību, tad man tā kā, ok, varbūt es eju projām. Tā jēga tur ir, bet es nespēju izmaiņas ieviest, kādas man liekas, kādas vajadzētu. Un tad tas man aiziet punktā, ka es pieņemu lēmumu, ka es vienkārši tur eju projām. Tad jēga tur ir visā, bet šis ir tas grūtais lēmums. Un es viņu jau pagājušo gadu, kad braucu Himalaya kalnos, sapratu, ka es te vairs nevarēšu. Kaut kādā brīdī man bija jāpieņem tāds lēmums, jeb jāakceptē realitāte, ka šeit es izmaiņas nevaru ieviest. Ko es gribu, tur es eju un to es daru, un to es būvēju. Un kur ir kaut kāda 4 līmeņi pieņemšanas un komisijas un vispārējais. Es sapratu, ka nav priekš manis tā politiskā ņemšanās un teikt vienu, darīt otru. Nav viegli, bet es zinu, ka man vairāk sāpētu, un iespējams arī pārējiem līdz ar to, kad es palieku. Kurā brīdī jēga jau kļūst par kaut kādu mazohismu vai. Jo mēs visi zinām, ka ir kaut kādi cilvēki, kuriem noteikti nevajadzētu būt tur, kur viņi ir. Bet vai tas ir jēgpilnākais, ko var darīt? Atbilde bieži. Man tagad saprotu, ka atbilde jau ir nē, tad es kaut ko mainu, kaut kur eju projām.